Esam tagad Porto Resort Lilastē, kur notiek Latvijas gada auto 2026 testi. Un viena no manām mīļākajām lietiņām ir paskatīties atpakaļ skata kameras izšķirtspēju. Jo es nezinu, kāpēc, bet kaut kā man liekas, ka tehnoloģijas ir tik tālu gājušas uz priekšu, ka būtu jābūt labai izšķirtspējai un redzamībai. Un mums pat dienas laikā dažas kameras strādā, manuprāt, neatbilstoši laikam. Ejam skatīties, kā tas notiek naktī, kad tas ir grūtāk izdarāms. Sāksim mēs ar Subaru Forester. Tā, iedarbinam. Nu jā, te rekur atradu, kā var dabūt spilgtāk. Proti es pārslēdzu gaismas, tā kā nosacītos to nevis auto režīmu, bet dienas režīmu. Nu jā, šis jau ir spilgtāk pieņemamāk. Jaunais Audi Q5. Start. Iedegās. Svarīgi, mēs katru reizi ar pirkstu noslaukam kameru. Tā mums izskatās Audi Q5. Platāk. Tas laikam ar kadru, tāpēc tāda kustība izskatās. Un var arī rekur notīrīt Audi. Uzlaist ūdeni uz kameru. Tā ir laba lieta. Pirmo reizi redzēju Toyotai Priusam. Un šitā forša gaisma līnija. Un lielākais mūsu šī gada pretendents Toyota Land Cruiser. Kāpslīts. Startējam. Te ir braucot rekur kameras arī uz priekšu. No 4 viņš kombinē to. Un rekur ieliku atpakaļgaitā. Es teikšu, ka šī kamera nav lietojams. Šis skats īsti 360. Varbūt tur kaut kāda vai miskasta nav var redzēt, bet rekur tagad braucot atpakaļ starp mašīnām. Manuprāt, ir aiziet uz testiem. Portāls iauto.lv piedāvā Audi A6. Startējam. Te mums parādās tāds instrumentu panelis. Nu, jā. Reku var redzēt, kur mēs esam. Mēs esam Porto Resort. Un diezgan patīkam navigācija. Šitas skats man ļoti patīk. Nu, un tā izskatās atpakaļ skata kamera. Pataisīsim platāk. Tā. Jā. Audi arī A6, bet šis ir e-tron, tā tad elektroauto. Gaismiņa te, gaismiņa durvīs un S-lēns arī. Tā, te ir arī spoguļi. Spoguļi ekrāni. Tā jau smuki izskatās. Arī liektais ekrāns izskatās eleganti. Rekur, ja ieslēdz virziena rādītāju, viņš tā smuki dublē iekšā. Nu, un paskatāmies atpakaļ skatu. Tā, 360 grādu kamera ir labāk. Ok, un šitas. Rekur uz priekšu braucam. Un atpakaļ gaitā. Sāns poguļi, nu es tā arī nevarēju pierast, teikšu. Tā varbūt kādam tas ir ērti. Pierast nevar, tāpēc, ka es nejūtu to proporciju. Rekur man rāda, blakus ir mašīna. Šādā attālumā. Nu, dzīvē te ir gaismas gadi līdz viņai, ko vēl tikt. Nu, man liekas, ka dzīvē ir tālāk nekā realitātē es redzu ekrānā. Viņš pamainīt. Tas ir interesanti. Bet no šrekur te var redzēt, tad robežas kādas ir. Rekur pamainot. Nu, šo es teikšu, ka tas ir bīstam. Es pie tā pierast nevaru un neesmu redzējis pagaidām nevienam labu risinājumu. Pārlieku uz labo. Un lūk, tur ir tā izšķirtspēja, ko es gribu redzēt atpakaļ skata kamerās. Šī ir tā kvalitāte. Jā, tā būtu jābūt šajā ekrānā. Vidējā konsolē. Volkswagen busiņš transportēra. Te mums ir 2 kameras, jo ir arī vidējais spogulim šis labs risinājums, jo redz, mums jau te nav stikla. Bet kamera ļauj skatīties arī vidējā spogulī, un te būs atpakaļ gaita kamera. Kāpslīts izgaismots. Iedarbinam. Dzīvs! Tā izskatās, ka jāiet tīrīt, jo tie sāni kaut kas nav. Kamera notīrīta, skatāmies. Tālūk. Nu, labāk ir, bet tā tagad galvenais tajā stabā neiebraukt.
Tas, ka rāda, tas ir labi, bet nu redzam arī kur sāniņi tādi paplūduši ir, un to es notīrīju. Un te bišķi pamaz ir spilgtuma, to visticamāk var regulēt, bet kur ir vidējais spoguls. Volkswagen Styrons, pasažieru auto. Tad tādās dekoratīvās gaismiņās. Tā, esam piestartējuši. Dodam atpakaļ gaitā. Jā, nu tad te es domāju, var salīdzinoši redzēt, ka ir švakāk nekā Audi un gribētos labāk. Tā, kas mums pamainās leņķos, jā. Tā ir Tyronā. Volkswagens bija viens no pirmajiem, kas Eiropā piedāvāja auto ar pilnu apgaismas līniju, un es domāju, ka tā tendence pārņems arvien vairāk jaunu auto tirgu. Līdzīgi kā tas ir ar aizmugurē, kur arī tā pilnā gaisma. Nu, jūs redzēsiet, ka visiem būs, manuprāt, viens no veiksmīgākajiem risinājumiem ir Tesla Model Y. Tur sanāk nevis, ka tu tieši to ledu redz, bet viņš tā kā atspīd pat. Un arī kur spīdīgais logo. Arī priekšā. Audi A5. Arī lediņa, tā viss tas viss smuka, bet mums interesē atpakaļ skata kamera. 360 es uzskatu, ka ir pa švaku. Nu, jā, tā teikt, orientējies pa priekšmetiem, kas un kā notiek. Un te mēs braucam. Tās līnijas dzīvē tā nerāda. Te ir bišķiņ konflikti ar videokameru. Te ir tumšāka vieta. Nu, to varēs salīdzināt, skatoties, kā jums liekas. Ir ok vai nav? Lūk, Opel Grandland arī ir jau pilnā gaisma. Un Opel logo ar burtiem un arī pilnā sarkanā līnija. Nu, ko ležam? Šeit ir spilgti vismaz, tu var uzreiz redzēt. To Subaru joku es bišķi nesapratu. Te var redzēt, it kā nav tik laba kvalitāte, bet ir tas gaišums dod diezgan labu pārliecību. GVM V03. Bet te ir viena interesanta lieta. Jūs dzirdat to skaņu? Te baigā animācija sākumā. Tā ir arī priekšējās kameras. Rokas bremzi jāatlaiž manuāli. Atpakaļ skata kamera. Ir pieņemama, bet varēja būt labāk. Opel Frontera. Frontērā vēl jāieliek ir atslēga. Tā, pagaidām sliktākā izšķirtspēja, kas ir redzēta. Bet, viņš arī ir lētāks, bet tik un tā. 27,000 man sanāca šis auto. Te varētu teikt tā. Labi, ka ir. Corolla Cross. Piebrauc tagad pie karogiem, kur mēs Audi testējām. Nu, redzam, ka ir švakākā Audi, ja? Te priekšējā kamera. Peugeot 5008. Te gan ir gaišs un patīkams salons. Uj. Kas te ir ar atpakaļ skata kameru? Visi kaut kādos punktos. Wow! Nu, objektīvi šitas ir sliktākais, kas šobrīd ir bijis. Un liekas, ka kaut kas pat ir noticis. Nekur dodam atpakaļ gaitā. Wow! Cupra Terramar. Atpakaļ skata kamera. Citroen C3 Aircross. Jau kādu laiku, starp citu, tā izskatās jaunais Citroen logo. Tāds milzīgs, stipri palielināts.
Arī Citroenam fiziskā atslēga. Tā mums izskatās atpakaļskatu kamera. Nu, ir švaki. Nu, vismaz ekrāns ir mazāks un tādējādi varbūt izskatās labāk. MG HS Hybrid. Plug-in hybrid. Nepietiekoši. MG3. Šogad ir arī Alfa Romeo Juniors. Tā pamaina vēl. Tā. Interesanti, ka šeit es neredzu attālumu. Te jau rāda, ka gandrīz skaros klāt. Man liekas, ka ir tuvu. No labi, sarkans, nebraucam. Nu, rekur te nemaz nebija tik traki, bet nu jau sarkans. Cupra Tavascan. Tā, pirmkārt uzreiz var redzēt, ka ir ļoti liels ekrāns. Tā, otrā virzienā braucam, lūdzu. Jā, tuvumā ir it kā labā, bet tālāk atkal ir izplūds tas skats. Jā, nu gribētu šajā auto labāk izšķirtspēju. Xpeng G9. Lūk, te ir jau labāk izšķirtspēja, ir liela atpakaļskatu kamera. Jā. Es teiktu, ka te ir labi. Pasties iebrauksim, kur gaisma vairāk. Un vēl mums rāda, pasties, ko. Wow! Tas ir patīkami. Un arī reku priekšējā kamera. Priekšējā kamera švakāk izskatās. Un reku cilvēciņas vēl rāda. Škoda Elrock. Laikam tām grupām diezgan līdzīgas tās kameras ir, bet ir tāds matēts. Pabrauc tālāk, tā reku var redzēt, ka labajā pusē auto tāds matēts. Kia EV3. Te it kā izskatās daudz labāk. Jā, šis būtu tāds pieņemamais līmenis. Un Kia EV4. Lynk & Co 01. Ui! Nu jā, te gribētos labāk. Gan tagad piebraucot tuvāk gaismā, uzreiz uzlabojās. Nu jā, reku piebraucot tuvāk, palika labāk, bet nu, tas jau ir, tāpēc taisam testu nakts apstākļos. Dacia Bigstars. Priekšējā skata kamera. Tā no priekšējām šitas ir švakākais, kas ir bijis mums šodien. Tā, un vienīgais auto, kas mums ir ar manuālo kārbu. Atpakaļskata kamera nav švakākā, jo tie baltie graudi Peugeot bija bišķi pat raku, bet arī te varam redzēt, ja, ka viss ir tāds izplūdis. Nu labi, notīrīšu vēlreiz. Un, kā redzam, nekas daudz nemainījās. Ar lielo gaismu MGZS. Nu jā, labāk šitas būs. Kia Sportage. Elegants risinājums tādā ielokā, 2 ekrāni.
Un lūk ir Voja Carriage. Šitas gan ir labs 360 risinājums. Var arī šitā, es paļaujos. Līdz ar to pastīsimies, cik mēs to apmalē piebrauksim. Jā, viss izdevās. Hyundai Ioniq 9. Saloniņš viss gaišs. Tā, cānspoguļi. Sēdeklis pats paceļās augšā. Nu, tā kā ir iestatīts, uzliekās stūrīte. Un arī sānspogulī kameras. Arī te auto rāda stipri tuvāk nekā tie ir realitātē. Pie digitālām kamerām man laikam grūtāk, ja te var redzēt, kā ir atpakaļ skatu kamerā, un te jau rāda, ka es gandrīz esmu iekšā mašīnā. $360 grādi risinājums tāds sanāk. Sānspoguļi. Vietiņā vēl bija, bet nu labi. Tas arī jāpiešaujās, pie kā viņš sāk pīkstēt. Jāparāda tomēr arī kur otrā rinda sēdekļu. Auto tiešām liels, bet nu arī cena šī gadījumā mums sanāk €90,000 bez viena. Šī gadījumā mēs apskatījām apakaļ skata kameras, paši varat salīdzināt, kā kura izskatās. Portāls iauto.lv piedāvā